Orientēšanās sports entuziastus piesaista ar iespēju darboties svaigā gaisā un iespēju vienmēr iziet jaunas trases, kas neatkārtojas. Pie Brenguļu stacijas bija pulcējušies sportisti, lai piedalītos kārtējā Valmieras magnētas sacensību posmā. Man šajā visā sporta veidā ievilka mamma. Tas bija pirms kaut kādiem 6 gadiem jau, bet tas ir tīri tāpēc, ka ļoti patīk pavadīt laiku brīvā dabā, svaigā gaisā. Un es domāju, ka šis sporta veids ir tiešām tas, kur cilvēks var izpausties. Var gan skriet, gan ieelpot svaigu gaisu. Tas ir ļoti veselīgi. Orientēties var jebkurš, jo ar to var nodarboties visa vecuma un dzimuma sportisti, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, izvēloties distanci, kas piemērotas savām spējām. Man liekas, tas ir patīkamākais sporta veids. Nav dārgs, patīkam vienmēr mežā. Jau 54. gadu universitātē iestājos un tā arī sāku. Es pirms aizsāku man šies te daudz miksa, un pēc tam vienkārši aizgāju vēl viens, bet tad beigās viņi pierunāja man arī sāk pielīties, un tad sāku vienkārši arī pielīties. Orientēšanās sports kļūst populārāks arī tāpēc, ka latviešu sportisti iegūst augstus sasniegumus pasaulē. Gribētu pieminēt to, ka magnēts jau notiek 42. gadu, un tāpēc arī viņš turpinās, jo ir atsaucība, cilvēki brauc katru gadu, un tāpēc viņš arī turpinās, un noteikti arī turpināsies, jo ar katru gadu tā popularitāte kļūst arvien lielāka un lielāka. Pagājušajā gadā Edgars Bertuks pasaules čempions bijis, ieguva zelta medaļu, bronzas medaļu, un šogad pirms 2 nedēļām pasaules čempionātā Somijā viņš ieguva bronzas medaļu. Un līdz ar to popularitāte aug arī no tā, un cilvēki arvien vairāk interesējās par šo sporta veidu. Man sanāk skriet kādas 3 reizes nedēļā, ir Alūksnē, ir Smiltenē un arī šeit Valmierā. Dažreiz arī uz Cēsīm aizbrauc, bet tur ir bišķi pa tālu ceļš, tad retāk sanāk. Man patīk aktīvs dzīvesveids, sportisks dzīves stils. Un šeit, teiksim, nav tikai skriešana, bet bišķi arī galvu jādomā. Emocijas patīkamas jebkurā gadījumā. Jāpiemina, ka 8. augustā Valmieras pilsētas svētku ietvaros tiks rīkots Valmieras magnētas posms pilsētas centrā, kur piedalīties varēs visi bez maksas.